Sveiki, draugi! Šajā video runāsim par ļoti plašu tematu. Tēma ir, kas, kur un kāds ir Dievs. Pirms mēs sākam iedziļināties šajos jautājumos, atsaucoties uz iepriekšējo video par chantingu, nodziedāsim kopīgi vienu vienkāršu chantu. Mēģinot piepildīt savu apziņu ar svēto om skaņu un pacelt savas sirds sajūtas augšā uz punktus ar puzacīm. Vārdi ir manu miesu, manu garu, piepildi ar om. Pasaulē ir vesels kokteils ar Dieva izpausmēm. Katra tauta un katra reliģija tam piešķirusi savu tēlu un īpašības. Kas ja viņiem visiem ir taisnība? Vai vismaz lielai daļai. Jogananda bieži savos rakstos Dievu sauc par mīļoto bezgalīgo, vai vienkārši bezgalība ar lielo burtu. Viņš saka, ka Dievs ir bezgalīgs, tas ir it visur un it visā. Tāpēc neviens cilvēku izdomāts Dieva koncepts nebūs pilnīgs viņa atspoguļojums. Bet tas arī nebūs nepatiess. Tā, piemēram, vieni var pielūgt Dievu caur lielu akmeni vai sauli un piešķirt viņam cilvēcīgas iezīmes. Citi var pielūgt viņu kā sēdošu pērtiķi, govi vai zibeni un tā līdz bezgalībai. Dieva izpausmes ir bezgalīgas, bet viņš aiz tā visa ir viens. Interesants koncepts, kā Joganandam patika redzēt Dievu, ir kā dievišķo māti, jo bieži Dievam tiek piešķirta vīrišķā daba. Citās reizēs viņš Dievu sauc par dievišķo tēvu, visumu, bezgalību un tā tālāk, izmantojot šos konceptus atbilstoši situācijai. Jogananda mīlēja teikt, Dievs ir visa centrā, bet neko neierobežo, un angliski tas būtu God is center everywhere, circumference nowhere. Tam vajadzētu atbildēt uz jautājumu, kur ir Dievs. Katrā priekšmetā, katrā molekulā, atomā, kvarkā un sazin kādā vēl daļiņā. Katrā skaņā, parādībā, sajūtā un emocijā. Tu nevari iedomāties neko, kur nav viņa klātbūtnes. Pat tevī jau šobrīd viņš ir. Šai vajadzētu būt ļoti mierinošai domai, jo Dievs ir tavs īstais tēvs, māte, kas tevi mīl, pavada tevi katrā mirklī, katrā domā, sajūtā un gaida, kad tu pieņemsi viņa mīlestību un sūtīsi pretīm savējo. Kas ir Dievs? Kas ir Dievs? Kas ir Dievs? Arī atbildot uz šo jautājumu būs tūkstošiem versijas, no kurām daudzas būs pareizas.
Citi saka, Dievs ir enerģija, Dievs ir mīlestība, Dievs ir prieks. Taču ir viena interesanta un sena Dieva definīcija, ko Jogananda papildināja. Angliski tā skan: ever existing, ever conscious, ever new bliss. Vienmēr esoša, vienmēr apzināta, vienmēr jauna svētlaime. Atkārtojiet to vēlreiz savā prātā ar lielāku uzmanību, un tad pamēģiniet to iztēloties. Vienmēr esoša, nebeidzama, visur esoša, vienmēr apzināta, pilnībā mošs un mundurs apziņas stāvoklis, vienmēr jauna, nekad neapnīkoša, vienmēr jauna savā izpausmē svētlaime. Iztēloties, ka šāds ir jūsu apziņas stāvoklis, vai kādreiz esat tā jūties, vienmēr esošā, pilnībā apzinātā, vienmēr jaunā svētlaimē, kas nekad nebeidzas. Vai nebūtu lieliski tā dzīvot un darīt ikdienas darbus ar šādu apziņas stāvokli? Tad parunāsim, kāds ir Dievs. Šeit es gribētu pastāstīt par 8 Dieva aspektiem. Tie labi nodara vairākām lietām. Piemēram, jūs meditējot gribat pacelt savu apziņu, bet nezināt, uz ko koncentrēties. Koncentrēties uz kādu no Dieva aspektiem. Ja jūs gribat kļūt par labāku cilvēku, bet nezināt, kāds ir labāks cilvēks, attīstiet sevī kādu no īpašībām, kas piemīt Dievam. Jūs nevarat izlemt par pareizu rīcību, pajautājiet sev, vai nodomātā izvēle pauž kādu no Dieva aspektiem. Ja jā, tad pat, ja šī izvēle beigu beigās liksies nepareiza, jūs būsiet ieguvējis, jo būsiet attīstījis sevī kādu no dievišķām īpašībām. Un tagad pa vienam iziesim cauri 8 Dieva aspektiem, ko atcerēties un attīstīt sevī. Uz ko koncentrēties meditācijas beigu jeb ekspansijas fāzē. Pirmais Dieva aspekts ir prieks. Tad Dievs kā prieks. Jogananda mēdz teikt, ka dievišķs prieks ir kā miljonus zemes prieku saspiesti vienā. Viņš salīdzināja cilvēku laimes meklējumus ar sveces meklēšanu sežot ārā. Dievišķs prieks mūs aptver mūžīgi, taču cilvēki meklē lietas savai laimei. Pārsvarā tas, ko viņi atrod, ir atbrīvojums no emocionālām vai fiziskām sāpēm. Nevis patieso realitāti, kas ir dievišķs prieks. Prieks ir mīlestības piepildījums, cilvēka tieksmi piepildījums, un Dievs ir prieks. Nākamais Dieva aspekts ir miers. Dievišķs miers ir kā bezsvara ūdenskritums, kas attīra prātu un sirdi no visa nemiera, rūpēm un aizņemtības. Tā ir pilnīga, atjaunojoša miera sajūta visos būtības līmeņos. Trešais aspekts ir mierīgums. Kamēr miers ietver klusumu, mierīgums ir spēcīgs un dinamisks. Tas paplašina apziņu prom no ego uz kosmisko apziņu. Tas dod spēju pārvarēt visas dzīves grūtības, pat cilvēku darīšanās. Tas, kurš saglabās mierīgumu pie jebkuriem apstākļiem, piedzīvos lielāku veiksmi un laimi. Tad atšķirības starp mieru un mierīgumu ir tā, ka miers tas ir klusums, nekustība, bet mierīgums ir apziņas stāvoklis, kāds ir iespējams pat ļoti aktīvā darbībā. Tad aktīvi darbojoties, saglabāt iekšēju mierīgumu. Ceturtais Dieva aspekts ir skaņa. Pieredzēt dievišķu skaņu ir sazināties ar Om, visuma radošo spēku. Om ir smalks un nemainīgs, tādēļ daudzi to sauc par klusumu. Tas šķiet klusu tikai tāpēc, ka rupjas āra skaņas to aizklāja. Kad to dzird iekšēnē, Om ir spēcīgs, nomierinošs, pacilājošs. Tas skan kā vējš priežu galotnēs, tekošs ūdens, tāls ūdenskritums, nevis kā cilvēku balss, kas dzied Om. Pieskaņojiet savu apziņu šai iekšējai skaņai, un jūs pieskarsieties visas radības esencei. Nākamais aspekts ir mīlestība. Super apziņas mīlestība ir bezpersoniska, bezgalīga un dievišķa. Tā nav augsta, tāla vai abstrakta. Tā ir visaptvaroša un bezgalīgi mierinoša. Tā ir bezpersoniska tikai tajā,
ka pretēji cilvēku mīlestībai to nepiesārņo savtīgas vēlmes. Vienotība, ko var pieredzēt dievišķā mīlestībā, ir iespējama tikai dvēselē. To nevar pieredzēt ar ego. Svētais Kurē Dars teica, ja jūs zinātu, cik ļoti Dievs jūs mīl, jūs nomirtu no prieka. Gudrība. Tā ir intuitīva izpratne, nevis intelektuāla saprašana. Atšķirība starp cilvēku un dievišķo gudrību ir tāda, ka cilvēks meklē zināšanas netieši no ārpuses. Piemēram, zinātnieks pēta ātomu no atdalītas perspektīvas, no ārpuses. Esot atsevišķs no tā, bet dziļš meditētājs pats kļūst par ātomu savā apziņā. Patiesa gudrība nāk tikai no iekšienes, tikai tur var saprast lietu patieso būtību. Nākamais aspekts ir gaisma. Svētie un sevis meistari bieži pieredz svēto garu kā briljanti transformējušu gaismu, kas nomierina, attīra un apskaidro un paceļ prātu. Viena agra dievišķas gaismas pieredze, ko redz, kad prāts ir mierīgs, ir garīga acis. Zelta gradzens apkārt dziļi zilam laukam, kura vidū ir piecstara sudraba balta zvaigzne. Lai gan to redz iekšienē, tā šķiet ārā, priekšā un virs horizonta līnijas, virzienā, kurā paceltas acis meditējot. Ienirstot dziļāk meditācijā, tu redzi arvien vairāk gaismas, līdz tu uztver visu kā gaismu. Un pēdējais dieva aspekts ir enerģija, jeb spēja. Šis svētā gara aspekts rada un uztur visu visumu. Iedomājieties spēku, kas nepieciešams, lai to izdarītu. Diži svētie un sevis meistari manifestē daļu no šī spēka savās dzīvēs, bieži pārsteidzot un pat biedējot parastos cilvēkus. Ņemiet par piemēru Jēzu, no kura daudzi baidījās, kamēr otra puse viņu pielūdz. Bet šis pats spēks kļūst par neparastu saldumu, kad viņi manifestē mīlestību. Spēks var šķist mazāk pievilcīgs kā pārējie aspekti, bet tas ir daļa no tavas paša dievišķās dabas. Jogananda uzsvēr, ka, lai sasniegtu savu iedzimto potenciālu, ir jākļūst ļoti, ļoti stipriem sevī. Tad šie bija 8 dieva aspekti. Un nobeigumā mazs citāts no Joganandas. Viņš aicina pieredzi bezgalību sevī. Lai kādu dieva aspektu pieredzi meditācijā, nekad neierobežot to savas apziņas kausiņā, bet vienmēr mēģina to paplašināt līdz bezgalībai. Tad, lai labi meditējās uz izvēlēto dieva aspektu, un tiksimies nākamajā video.